Kuldīgas novada uzņēmēja gada balvas 2024 nomināciju pakalpojums saņem Zemnieku saimniecības Žagatas veikals, Māja aptieka Skrundā un IMA autoservis. Sijā IMA autoservis dibināts 1998. gadā. Uzņēmums piedāvā automobīļu remontu, tehniskās apkopes pakalpojums Kuldīgā, sniedz plašu remonta pakalpojumu klāstu, sākot no dzinēja un ritošās daļas līdz virsbūves remontam, piedāvā arī auto krāsošanu. Ikdienā servisā strādā 7 pacēlāji. Uģis Rukuts, uzņēmuma izpilddirektors, lepojas ar to, ka komandā strādā kvalificēti mehāniķi ar augstu atbildības sajūtu. Kopumā uzņēmums nodarbina 18 darbiniekus. Tie visi ir novadiedzīvotāji. Zemnieku saimniecības Žagatas veikals reģistrēts jau 1997. gadā, bet vadītājs Mājas Kļavas pieredze tirdzniecības nozarē ir aizsākusies vēl pirms tam. Veikaliņš savu darbu uzsācis mazā, 20 kvadrātmetru dzīvoklītī Turlavas centrā, laikā, kad pagastā kopumā darbojušies 3 veikali. Pašreizējās telpās tas atrodas no 2007. gada un šobrīd ir vienīgais veikals Turlavā. Vadītāji atzīst, ka tirdzniecība un klientu apkalpošana ir viņas sirds darbs. Veikalā ir 5 darbinieki, kuri visi ir vietējie iedzīvotāji. Māja aptieka Skrundā ir jau 10 gadu. Tā ir filiāls arī Laidos, Alsungā un Saldus novada ezerē. Tās vadītāja Aiga Zariņa atzīst, ka labus darbiniekus šajā nozarē atrast ir ļoti grūti, jo ir nepieciešama ne tikai specifiska izglītība, bet arī vēlme strādāt iedzīvotāju labā. Te tas ir izdevies. Pavisam aptiekā ir 7 darbinieki farmaceiti, farmaceita palīgi un ārstniecības personas. Māja aptieka darbojas Mana aptieka tīklā, kas apvieno mazās aptiekas visā Latvijā.